Blatu radio. Labdien! Ēterā Blatu radio. Programma Kulinārijas fantāzijas. Ar jums studijā kopā Vizma Saujiņa. Pie manas studijā šodien ir ieradies īpašs viesis, Gludākungs, kurš pārstāv Latvijas ēdienas produkciju. Labdien, Gludais kungs! Labdien! Šodien esat ieradies ar īpašu pārsteigumu lieldienām. Kas tad ir tas, ko jūs esat sagatavojis? Jā, jums ir pilnīgi taisnība, ir lieldienu laiks, tāpēc uz lieldienām es pie jums esmu ieradies ar savām olām. Īpašās Gludā olas. Gludais kungs, jums ir skaistas olas, tiešām. Paldies par komplimentu. Man šķiet, es kopš studiju laikam neesmu redzējis tādas olas. Jāatzīst, ka Gludā olām vēl neviens nav varējis pretoties, un manas olas tiešām ir īpašas. Visa mūsu dzimta jau sen ir slavena ar savām olām, gan mans tēvs, gan vectēvs, tagad arī es. Jā, vai es drīkst pataustīt jūsu olas? Droši, jūs drīkstat ne tikai pataustīt, bet arī nobaudīt. Es drīkst ielikt mutē? Droši. Paldies. Droši. Tikai lēnām. Tikai lēnām jūs izbaudiet. Tām ir ne tikai patīkama smarža, bet arī, kad ieliek mutē, ir ļoti patīkama sajūta. Jāatzīst. Paldies. Tiešām. Jūsu olas ir burvīgas. Vēlreiz paldies par komplimentu, un jūs dariet, ko gribiet, jo manas olas ir šeit, lai darītu jūs laimīgu. Es varētu visu pēcpusdienu niekoties ar jūsu olām. Droši. Burvīgi. Paldies, Gludais kungs. Ceru arī, ka mūsu klausītāji iegādāsies veikalā šīs olas. Nākamajā raidījumā tiksimies ar kādu citu produktu pārstāvi stingrajiem riekstiem ar pildījumu. Bet tas nākamajā raidījumā. Visu labu līdz nākamajai nedēļai. Blatu radio. Jūsu olas ir burvīgas. Paldies, man tiešām prieks, ka jums patika, un aiciniet vēl droši.